Jautājums, kad sākās Dievs? Atbilde, pirmkārt, Dievam nav ne sākuma, ne gala, viņš ir mūžīgs. 2. Mūzes 3:14. Dievs sacīja Mūzum, es esmu, kas es esmu. Viņš sacīja, tā saki Izraēla bērniem, es esmu, mani sūtījis pie jums. Otrkārt, Dievs ir tas, kurš bija, kurš ir un kurš būs mūžīgi. Atklāsmes grāmata 1:8, tas kungs Dievs saka, es esmu alfa un omega, tas, kas ir, kas bija un kas nāk, visuvarenais. Atklāsmes grāmata 4:8, 4 dzīves būtnes, katrai bija 6 spārni, pilni acīm no iekšpuses un ārpuses, dienu un nakti nepārtraukti sacīja, svēts, svēts, svēts ir tas kungs Dievs, visuvarenais, kas bija, kas ir un kas nāks. Treškārt, Dievs nekad nemainās. Ebrejiem 1:12, tu tos satīsi kā apmetni, un tie tiks nomainīti. Bet tu esi tas pats, un tavi gadi nebeigsies. Ebrejiem 13:8, Jēzus Kristus vakar, šodien un mūžīgi ir tas pats. Ceturtkārt, Dievs ir nemirstīgs un vienīgais, kas nav iznīcīgs. 1. Timotejam 6:16-17. Viņš viens pats ir nemirstīgs un mājo nepieejamā gaismā, ko neviens cilvēks nav redzējis un nevar redzēt. Viņam lai ir gods un mūžīgā vara. Āmen. Pavēli tiem, kas ir bagāti šajā pasaulē, lai viņi nebūtu augstprātīgi un nepaļautos uz nenoturīgu bagātību, bet uz dzīvo Dievu, kurš mums bagātīgi dod visu baudīšanai. 5. Dievs tiek saukts arī par mūžīgo tēvu. Jesajas 9:6, jo mums ir dzimis bērns, mums ir dots dēls, valdība būs uz viņa pleciem, un viņu sauks par brīnišķīgo padomdevēju, visuvareno Dievu, mūžīgo tēvu, miera valdnieku. 6. Dievs tiek saukts arī par dzīvo Dievu. 5. Mūzes 33:27, mūžīgais Dievs ir tavs patvērums, un viņa mūžīgās rokas ir zem tevis. Viņš padzen tavu ienaidnieku un saka, iznīcini viņu. Ebrejiem 10:31, baisme ir krist dzīvā Dieva rokās. 7. Dievs ir no mūžības līdz mūžībai. Psalmi 92, pirms kalni tika radīti un pirms tika izveidota zeme un pasaule, tu esi Dievs no mūžības līdz mūžībai.